Sveiciens visiem! Esmu Zelta Zivtiņas Elza, un šobrīd es esmu ar grupu ar Čau, Elza! Čau, Elza! The Sound Poets, lai uzdotu dažus jautājumus. Kādas ir sajūtas pēc uzstāšanās? Patīkams nogurums. Kā ir turpināt, vairs nevarētu? Varētu, obligāti varētu. Ir ļoti labi. Pēc nedēļas. Nevarētu pēc nedēļas, bet varētu arī šodien turpināt. Nē, ļoti labi padarīt darbu sajūtu. Un kā patika vispār skatītāji atsaucīgi? Nu, man jau liekas, kā bija tā dziesma Kalnī. Jā, uz to viņi pavilkās, jā. Četri cilvēki bija gandrīz aizmiguši. Jā, 4 cilvēki bija nelaimīgi, bet pārējiem patika, ja sevišķi tas Kalniem pārējā. Gaidījāt tādu atsaucību no skatītājiem un emocijas? Mums menedžeri bija sarunājis, bija tā kā kurinātāja publikā, viņiem bija samaksāts un viņi jau pēc pirmās dziesmas viņu vajadzēja to darīt. Tā kā tas bija iestudēts. Es noticēju īstenībā, es ticēju, ka tas ir patiesi. Viņš melo, neklaus nekad dziedātāju, jo viņš ir savās lirikās iepinies. Viss bija ļoti labi, mēs negaidījām tik lielu atsaucību un esam ļoti pateicīgi visiem cilvēkiem, kas ne tikai stāvēja un skatījās, bet arī kustējās. Un dziedāja līdzi, protams. Tas bija baigi forši. Jo mēs pirmo reizi vispār Cēsīs, mums koncerts līdz ar to, pieņemot, ka lielākā daļa festivāla apmeklētāju ir no šī reģiona, tad teikt, ka šī bija pirmā reize, ka šie cilvēki mūsu dzīvajā koncertā dzird. Vai jūs atklāsiet, vai nākošais gadu arī uzstāsieties šeit? Tas jāprasa Martam ir, tas nav no mums atkarīgs. Bet mēs atklāsim, ka mēs noteikti uzstāsimies. Bet gribētu? Jā. Nē, bet uzstāsimies, ko Kādi plāni jums vakaram? Vakariņas, gulta. Brauksiet prom, nepaliksiet līdz galam? Pagaid, kas tas par tādu jautājumu? Es domāju, Elza, skaties, no šis jautājumu viņš atdevis. Jānis pārsvar runā tā kā pensionārs šodien. Man ir publiski jāatvainojās par to, jo viņš vienkārši ir apmeklējis, pensionārs sajiet un tā, bet īstenībā mēs baigā balle būs. Man personīgi interesē dubļi, kas te ir pieejami. Un ierēbuši. Ko? No māliem vāzi. Un šašliks. Tas ir forši, šašliks ir labi. Pastāvēja, jā. Ir tāda grupa šašliks. Es arī viņus gribu dzirdēt. Kopā ballēsieties vai atsevišķi? Nu, mēs parasti atsevišķi, jā, jo Aišpars brauc uz savām pensijas vecuma ballītēm. Mēs uz jaunieši, jā. Tā kā mēs došana atsevišķi. Labi, skaidrs, paldies jums. Paldies, Elza. Zelta Elza, paldies. Paldies. Vai tev viss izdodās? Vai tev daudz apmeklētāji? Nē, kad, jā. Kur viņi mani apmeklēs? Ja viņš vienkārši gribēja prasīt, kā tev plāni šovakar? Ja neseju atsevišķi, piemēram, ja neseju atsevišķi. Es noteikti palikšu līdz galam koncertu noskatīties. Jā, es arī. Es ieteiktu jums arī palikt. Paldies. Un Elza, pāris numur 1, dodās tālāk kopīgi. Ar to arī beidzam. Paldies!